uzsāku pie šī projekta strādāt brīdī, kad uzzināju, ka Siguldā vērs vaļā radioķirurģijas centru. Man likās ļoti interesanti, kā manā pilsētā, kurā es dzīvoju, kaut kas tāds top un kāpēc. Un es sazinājos ar Dēviju Zīveru, kurš bija tā kā šīs preses konferences organizētājs. Un pēc sarunas ar viņiem es sapratu, ka viņiem ir plāns, kā šo ēku uzbūvēt, kā viņā ielikt modernāko tā brīža staroterapijas, jeb radioķirurģijas iekārtu, bet nav plāns, kā piepildīt šo klīniku ar pacientiem. Un par to 10 gadus veco vēsturi ir tā, ka daudz kas jau ir aizmirsies. Nepilnu 11 mēnešu laikā no tā, kad šeit vēl bija, kā saka, bedre, līdz tam, ka klīnikai jāsāk strādāt un jāārstē pirmie pacienti. Jo tā preses konference, ja nekļūdos, bija 11. februārī, un jau 25. novembrī mums bija atklāšana, un tā paša gada 3. decembrī mēs ārstējām pirmos pacientus. Labākais gads manā dzīvē, kad es kaut ko tādu reāli izdarījis. Lielākā daļa cilvēku, it sevišķi atslēgas cilvēku, šeit jau ir 10 gadus un strādā, un es ceru, ka arī nākamos 10 gadus turpinās strādāt, jo tieši tāds ir mūsu mērķis – nodrošināt augstas kvalitātes pakalpojumu pacientiem, bet to var nodrošināt tikai tad, kad katrs cilvēks savā vietā skaidri zina, ko dara, ir noslīpējis šo savu misiju līdz perfektumam un spēj piedāvāt šo te pakalpojumu tieši tāpēc tādā līmenī, jo zina katru niansi. Šajā klīnikā es darbojos jau kopš 2018. gada, kad biju tikai studenta. Un kā es šeit nonācu, īstenībā caur studentu pētnieciskiem darbiem, meklēju iespējas, ko pētīt, un es diezgan ātri sapratu, ka onkoloģija ir virziens, kur virzīties, un dzīves ceļi ir noveduši līdz šajienai. Staroterapija vēsturiski bija diezgan ierobežota metode, taču attīstoties tehnoloģijām, arī staroterapijā pavērās tādas iespējas, kādas iepriekš nav bijušas. Līdzīgi kā ķirurģijā man patika, ka es redzēju savu darba augļus, es ārstēju pacientu, un pēc kaut kāda laika es arī reāli redzu, kā es viņam esmu palīdzējusi, vai nu esmu noņēmusi viņam sāpes, vai arī samazinājusi audzējumu. Tas, protams, kā speciālistam ir ļoti patīkami. Lai arī mēs nebijām pirmie, kas Latvijā īstenoja radioķirurģijas procedūras, līdz klīnikas atvēršanai šīs radioķirurģijas procedūras tika īstenotas ļoti nelielam pacientu skaitam, ap 40 pacientiem gadā, un tikai ļoti ierobežotam diagnožu lokam. Un līdz ar to vairumu no tām audzēju lokalizācijām, kuras mēs šobrīd ikdienā ārstējam, faktiski mēs esam uzsākuši un ieviesuši Latvijā un visā Baltijā, faktiski esam tādi kā celmlauši. Lai arī daudzu audzēju ārstēšanai, taisni robotizētai radioķirurģijai ir ievērojams priekšrocības, prostatas audzējiem tās ir jo īpašas, un mūsu pacientu vidū aptuveni pusi no pacientiem ir taisni prostatas audzēju pacienti. Gan arī 10 gadu laikā arī mūsu pieredze ir pietiekoši liela uzkrājusies, kad mēs veicām tādu zinātnisku datu apkopojumu, lai salīdzinātu mūsu ārstēšanas efektivitātes rādītājus ar citām pasaules klīnikām. Ar lepnumu varam teikt, ka mūsu rādītāji ir tādi paši kā jebkurai vadošai pasaules klīnikai. Mani motivēja šeit strādāt sajūta, ka es darītu sabiedrībai ļoti vērtīgu un nozīmīgu darbu. Tas arī saistīts ar augstām tehnoloģijām, kas arī man ļoti saista un šķiet kā liela pievienotā vērtība. Un tas novērtējums, kas man šķiet rada pārliecību par labi paveikto, ir tie cilvēku vārdi un pateicība par to, ka viņiem šeit bija labi, ka viņi jutās individuāli apkalpoti, ka viņiem nebija sajūta, ka viņi ir slimnīcā, ka viņiem šķita, ka šeit ir īpaši pieeja. Nākamajos gados būtu priecīgs, ja šī radioķirurģija būtu vēl pieejamāka Latvijas pacientiem, gan ar atbilstošu valsts finansējumu, gan arī plānojam paplašināt mūsu klīnikā pieejamo staroterapijas metožu klāstu, lai pēc iespējas vairāk pacientiem varētu palīdzēt. Kā es redzu sevi un klīniku turpmākajos gados 10, es būtu priecīga, ja arvien vairāk cilvēki uzzinātu par mūsu klīniku. Viņi zinātu, kā risināt savus veselības problēmas. Nākošajiem 10 gadiem klīnikai es novēlētu izturību, nezaudēt savu profesionalitāti, vienmēr censties arī izaugt, skatīties varbūt ārpus savas ikdienas, izkāpt ārpus savas komforta zonas
un turpināt darīt to savu darbu, iesākto tik profesionāli kā šobrīd. Par nākotni ir tā, ka tā radioķirurģija ir ļoti šaura metode. Sliktākais ir tas, ka šobrīd mēs atsakām lielākajai daļai pacientu uz viņu pieteikumiem atbildot, ka atvainojiet, jums šī metode nav piemērota. Bet mēs labprāt viņiem neatteiktu, mēs labprāt viņus ārstām.